Ok, tātad šitais ir ļoti liels video. Šodien būs bioloģija. Konkrētāk par izvadu orgānu sistēmu. Tātad es vienkārši uzrakstīju bioloģiju, tāpēc ka mēs par izvadu orgānu sistēmu un par vielu transportu. Tātad mēs jau zinām, ka bez mugurkaulniekiem asinis pārvieto caur asinsvadiem, vēnām un artērijām. Es varu uzrakstīt un caur kapilāriem nokļūst visos orgānos, un tā arī tiek vēnes tiek atpakaļ, un elpošanas procesā nomainās asinis atpakaļ un iegūst skābekli. Tātad O2, CO2. Bet tas ir mugurkaulniekiem. Tagad mums vajag par bezmugurkaulniekiem. Un mugurkaulniekiem ir šie 4 kambari sirdī. Labais kambars, priekškambars, kreisais kambars, priekškambars. Bet tagad par bezmugurkaulniekiem. Tātad bezmugurkaulniekiem var būt vaļējas asins, un slēgtas asins. Šito var viegli atcerēties, tāpēc, ka vaļējās asinis ietek arī ķermenī, slēgtās viņas paliek asinsvados. Bet vaļējās joprojām var būt kāda asinsvada, protams, un var arī nebūt asinsrites sistēmas. Un šis ir, ja nav asinsrites sistēmas, nav asinsvada un tā. Tātad tagad par posmu tarpiem. Posmu tarpiem ir slēgtas asinsrites sistēmas slēgta. Tātad mums ir posmu tarpi, un es uzzīmēšu tādu kā schēmu, kas notiek ar posmu tarpiem. Tātad šeit mums, teiksim, ir mūsu posmu tarps. Ja? Ļoti vienkārši. Šitan ir orgāni kaut kādi. Ja? Un tagad mēs uzzīmēsim šitan ir liels asinsvads ar visiem kapilāriem un tā. Un tagad šitais ir svarīgi, jo šeit ir tādi kā gareniski, gredzeniski asinsvadi, kas saucās par sirdīm. Šitās ir sirdis. Un posmu tarpiem tās ir 5. 5 sirdis. Un tās sliekas elpo caur ķermeņa virsmu. Tātad, ja mums te ir virsma, elpoja. Ja? Jā. Un tās dodas mitrumā un bēg no saules. Tātad saule ir liels nē, bet ūdens ir jā. Tas ir par posmu tarpiem. Tātad mums ir 5 sirdis un garniskie asinsvadi. Tas ir posmu tarpiem. Schēma. Bum. Labi. Posmu kāji. Posmu tarpi un posmu kāji. Bet tagad posmu kājiem ir vaļējas asinsrites sistēmas. Tad šitie ir posmu kāji un tiem ir vaļēja asinsrite un tiem ir sirdis. Jā, šitiem ir sirdis.
Šitiem ir 5 sirds, šitiem ir centrālais orgāns sirds. Un sirds pumpē hemolimfu, tā daļēji atbilst asinīm, jo tā nepārvada skābekli un ogļskābo gāzi, tikai barības vielas un atkritumvielas. Tad ir hemolimfa, atzīmēsim to ar kaut kādu zaļu. Hemolimfa. Tad šitam neiesaistās ne skābeklis. Te nekas no tā neiesaistās. Ok, tātad. Tagad par gliemjiem. Gliemjiem ir vaļāja asinsrites sistēma. Bļāns, šito padarīja pārāk maz. Ko es esmu izdarījis? Rekur. Tātad. Labi. Tātad gliemjiem ir vaļāja asinsrites sistēma. Kā gliemji. Un sirdī ir 2 kameru sirds. 2 kameras. Viena puse, otra puse. Tā ir sirds. Varētu būt loģiskāk šitā. 2 kameru sirds. Un šoreiz tas ir īstas asins. Un gliemjiem ir plaušas vai žaunas. Atkarībā no kurienes viņi ir. Tātad viņiem ir gliemežiem ir plaušas, un ja viņi aiziet apakšā, viņiem ir žaunas. Tad viņiem mainās. Saprot? Jā, tad tie ir gliemji. Tagad par zarndobu maiņiem. Tātad zarndobu maiņiem šoreiz nav asinsrites sistēmas. Tas tāpēc, ka viņiem ir tikai asins, viņiem nav nekas cits. Viņiem ir gāzu maiņa, viņiem pat nav asins sajauc zarndobu maiņa. Tātad, zarndobu maiņiem. Viņiem nav asinsrites sistēmas, un gāzu maiņa notiek caur ķermeņa virsmu. Tātad es uzzīmēšu ātru schēmu, kā izskatās zarndobu maiņas. Teiksim, šitādā krāsā ir. Un tātad šitam zarndobu mainam ir šitāda, kā šajās viņam iekšā ir, teiksim, un tad ūdens caur mutes atveru tiek izsūkts maisveidīgā ķermeņa gremošanas domā, kas šitais gremošanas domums. Un ar ūdeni uz ķermeņa šūnām tiek transportēts skābeklis un barības vielas, un viņš pārējo vienkārši izspļauj ārā. Jā, tad visas nevajadzīgās vielas caur mutes atveru no ķermeņa domu tiek izvadīts ārvidā. Forši tātad tas ir zarndobu maiņiem. Viņi no ūdens dabūna visu to, ko viņiem vajag. Skābekli. Tad viņi visu to pārējo draņķi izved ārā. Tad tagad vielu transports augos. Tad, ja mums ir šitais jau, tad tagad mums būs par augiem. Un tagad es novilkšu un par augiem. Un es padarīšu to visu procesu garāk.
Ok, ar šito pietiks. Tātad, augi. Mums ir vadaudi, kas transportē vielas. Un tas notiek koksnē un lūksnē. Vadaudis iedalās koksnē un lūksnē. Tātad koksne no saknēm uz stumbru un lapām. Tātad koksne iet no saknēm. Teiksim, mums ir augs ar saknēm. Uz stumbru un uz lapām. Mums ir skaists koks. Uzzinām šitā. Un tad koksne iet tad iet no saknēm augšā un pa visām lapām. Un tad lūksne iet abos virzienos uz visām vietām. Tātad, ja mums tagad ir koks ar saknēm, otrais koks, tas pats koks, lūksne iet pa visu koku un darbojas. Lūksne iet šiten. Vienkārši iet. Un tātad tagad par transpirāciju. Transpirācija. Es tagad novilku šitā. Transpirācija. Tātad mums šeit ir augi, ja? Un, kā jau mēs iepriekš mācījāmies, augiem iztvaiko ūdens no lapām. Un tas tieši tas, kas ir transpirācija, iztvaikošana. No lapām, ja? Iztvaikošana, bet ne tikai iztvaikošana, ko es izcelšu ar zilu, bet arī uzsūkšana. Uzsūkšana. Tātad, ja mums ir, teiksim, lapa uzzīmēta, un viņa ir zaļa, viņai taču iztvaiko ūdens, vai ne? Iet uz augšu ūdens. Un tas arī veido mākoņus un tā. Un jau silts, un tad ūdens iztvaiko. Un tad ir uzsūkšana, kura notiek no saknēm. Un tātad, jo vairāk ir iztvaikošana, jo vairāk ir uzsūkšana. Tas ir loģiski, vai ne? Un tad tā ir transpirācija. Tad mums ir arī vielu transports augu saknē. Saknes uz sūkšanas zonu uzņem ūdeni un minerālvielas. Saknē. Un šo saknes funkciju veicina epidermis, šūnu matveida izauguma spurgaliņus. Tātad saknes, varbūt novelkam vēl vienu. Sakne. Arī saistās ar šito. Sakne
Tātad uzzīmēsim te sakni. Un viņa uzsūc minerālu vielas, ja? Tur kalciju, nātriju, visu to Ca, Na, ko vēl tur magniju. Un tur, nezinu, beriliju. Tātad šīs saknes uzzīmēsim dziļāk, kā saknes izskatās. Tātad šitajā vietā. Un mums ir tādas šitādas rievas, ja? Redzat? Un kā tās sauc? Tās sauc par spurgaliņām. Ja jūs klausaties, piemēram, kaut ko tur stāsta par augu un tā, un varētu pieminēt spurgaliņus. Spurgaliņas ir šitās dīvainās lietiņas, kas drusku pēc pirkstiem izskatās, un tās izmanto, lai varētu vieglāk uzsūkt visu šo un ūdeni. Jo ir lielāka virsma. Un tagad par vielu transportu stumbrā. Novalkam šeit stumbrs. Tātad mums ir šeit stumbrs. Tātad koksni pārvadā pa koksnes vadaudēm uz augšu, bet barības vielas uz augļiem fotosintēzes rezultātā. Tātad koksni pārvadā pa koksnes vadaudēm. Tātad mēs varam jau savienot ar koksni un vadaudēm. Un uz augšu, protams, uz augšu, jo mēs jau iemācījāmies, ka tas iet uz augšu. Bet barības vielas iet uz augļiem, šitien tā, jo rodas fotosintēze. Mums ir te auglis, ja, skaists, garšīgs ābols. Tas tāpēc, ka augi šeit glabā barības vielas. Un mēs vienkārši paņemam to un ēdam. Tāpēc, ka mums pašiem garšo. Un, jā, fotosintēzes rezultātā glukoze, tur fruktoze, viss tas, un tad šodien uzkrājās ļoti daudz tāds. Labi, šī ir pirmā tēma bioloģijā. Šitais tikai sākums. Ok, šī ir otrā daļa mūsu divu sēriju kompilācijā, un šī ir bioloģija. Un šajā daļā tu mācīsies par izvadu orgānu sistēmu, tālāk par urīna izvadu orgānu sistēmu. Labi, jo iepriekš mēs mācījāmies par vielu transportu bezmugurkaulniekos un augos. Tagad mēs mācīsimies par urīna izvadu orgānu sistēmu. Tātad, mums ir nieres, kas ir galvenais urīna izvadu orgānu sistēmā. Nieres. Tas ir pāra orgāns. Un tas atrodas pie vēdera, dobuma, mugurējās sienas, apus mugurkauna. Es ātri uzzīmēšu nieru modeli, kur tas atrodas urīna izvadu orgānu sistēmā. Tātad mums šeit ir nieres, urīna pūslis un arī izvadu kanāls. Tātad mums šeit ir tāds kā asinsvads, artērija, kur aiziet tālāk, un tas pats ar vēnu. Un arī, protams, šeit ir urīna vads. Un nieres parasti krāso tādā, izvēlamies citu krāsu, šitādā te. Un urīna pulsas. Tātad šīs ir nieres, šitās te. Un
tās veids asiņu filtrāciju. Un tas ir pārorgāns. Tā ir tas filtrē asins. Jā. Nieri apņem garoze. Par to tagad es uzzīmēšu nieres schēmu. Niere. Mums te ir viena niere. Mums te ir asinsvads. Un tas aiziet šitā. Un vēna. Un tā tad mums te ir ārpusējā niere, kura mums ir nieres, ārējā niere. Tad mums ir šita iekšējā daļa, kas ir nieres garoze. Nieres garoze. Tad šitādos mazos bumbulīšos sadalās tālāk. Šitās ir nieres serdes. Nieres serde. Un tad ir vēl nieres bļodiņa, kas ir šitam te iekšā, ja? Tā ir nieres bļodiņa. Un tad ir arī nieres piramīda, kas ir šitajā iekšā, ja? Nieres piramīda. Tātad tās ir nieres. Tās atrodas šeit, un šitā ir tā uzbūve. Un tātad, lai detalizēt izstāstītu, niere apņem garozi, zemes garozes ir serde, no zem garozes ir serde, kas sastāv no atsevišķiem koniskiem veidojumiem, piramīdām, un nierē filtrējumās asins piegādā nieres artērija, izfiltrējas asins izvada nieres vēna. No nieres piramīdā esošiem nefroniem izfiltrētais urīns sakrājas nieres bļodiņā un caur urīnodēm nokļūst urīnpulsē un pēc tam tiek izvadīts. Tagad filtrācijas process. Šitā ir ļoti svarīga lieta. Nieres filtrācijas process. Es tagad uzzīmēšu schēmu. Vēl vienu. Šitā ir pēdējā schēmas apsula. Tātad mums te ir asinsvads un šeit šādi. Mums ir nefrons. Tūlīt izstāstīšu, kas tas ir. Un tad tā aiziet. Un nokļūst šeit. Es izkrāsošu to viltu. Un tad aiziet. Labi. Tad ir vēl kapilāri, kuri iet kā apkārt, viss kaut kā. Un arī savienojas ar vēnu. Un savienojas, jā. Tātad šitais ir tas, ko šitā ir nefrona, tātad šitā ir nefrona kapsula. Tātad nefrons, nefrona kapsula. Šitais ir, protams, artērija, šitā ir vēna. Artērijas iet šādi, un tad izvedās pa vēnām. Sturieni. Un tad šitā aiziet savācē kanāliņā.
Ok, tātad tas ir savācēja kanāliņš. Šiten asinsvadi, šiten ir artērijas un šiten ir kapilāru kamoliņš. Šiten ir viss kapilāri un tātad šitais ir filtrācijas process, urīna veidošanās process. Tātad ir 3 posmi. Pirmais būtu filtrācija. Es rakstīt nejēdzu. Tātad filtrācijā rodas pirmurīns, kurš ir līdzīgs plazmai asinīs, ja jūs atceraties to. Un tas notiek nefronu kapsulā. Un tad pārējais asins tiek jau izfiltrēts un viņš daļa no asinīm. Un tad jau aiziet jau mūsu pirmurīns. Pēc tam notiek atpakaļ uzsūkšanās, jeb reabsorpcija. No angliski reabsorption, kur pirmurīnam plūstot pa kanāliņiem, kapilāros, kas apvij kanāliņus, atpakaļ uzsūcas 99% izfiltrētā ūdens un 99,5% izfiltrēto sāļu, kā arī glikoze, aminoskābes un citas organismam vajadzīgas lietas. Tātad es daru, tu neko nesaprati, ko es tikko pateicu. Tātad šie asinsvadi, kur tika izfiltrēti, iet atpakaļ, dabūna tātad viņi dabūna visu atpakaļ. Tātad šitās asinis, viņas veidos pirmurīns, un šitien, ejot šitiem kapilāriem, šitais pirmurīns dabūna visu ūdeni, un tā. Viņš dabūna visu ūdeni, un tad šito padara par bezjēdzīgām asinīm, un tad viņš aiziet vēnās. Tātad, un tad ir pēdējais solis, lai izveidotu čurs, sekrēcija. Tātad sekrēcijā ir vielu pāriešana no kapilāriem kanāliņos. Šis ir tas, tātad šitā ir hormonu un medikamentu nokļūšana, pāriešana no kapilāriem kanāliņos. Un tas notiek kanāliņā, izlocītajā kanāliņā, un tā veidojās tas, un tad savācēja kanāliņš viņu aizved līdz urīna pūslim pēc tam. Un ir miljons, veselīgam cilvēkam ir miljons nefronu iekšā nierēs. Un tā ir tās schēmas. Tālāk ejot, mēs varam noskaidrot izvadu orgānu slimības. Šis nav tik svarīgi. Teicu, ka mēs vairāk par to visu anatomiju tā. Tātad es to vienkārši izrunāšu. Tātad ir bieža urinēšana un visiem šiem atrisinājums būs vienkārši vērsties pie ārsta un mēģināt nērsēt pats. Tātad, ja tev ir bieža urinēšana, tas varētu būt kafijas vai alkohola lietojuma dēļ. Un tad pazīmes ir sāpes jostas vidū, temperatūra, paaugstināt bieža urinēšana, un tad jādodas pie ārsta vienkārši. Un tad ir urīna pūšļa iekaisums, tad arī jādodas pie ārsta un jādzer daudz šķidruma. Tad ir urīna nesturēšana un nieru iekaisums, un abiem jādodas pie ārsta, un nieru iekaisuma gadījumā jādzer daudz šķidruma. Un šīs pazīmes nesturēt urīnu, un slikta duša, sāpes mugurā, sāpīga urinēšana tā. Un tas varētu būt infekcijas gadījumā. Tagad. Šis ir svarīgi.
mums būs tagad par dzīvnieku izvadu orgānu sistēmām. Tātad, mums tagad ir, mēs šeit varam noskaidrot, kādas būs sistēmas visiem veidiem, visiem dzīvnieku klasēm. Mums ir 4 iedalījumi. Mums ir mugurkaulnieki. Tas nav klases, tas ir konkrēti. Mugurkaulnieki. Tad mums ir kukaiņi un zirnekļveidīgie. Es vienkārši uzrakstīšu kukaiņi. Tad mums ir vēžveidīgie. Un visu beidzot mums ir arī tārpi un gliemji. Labi. Tagad runa būs par mugurkaulniekiem. Šiem ir nieres. Mugurkaulniekiem ir nieres. Tātad tagad zīdītājiem. Tagad veicam apzīmējumus, varbūt būs tā vieglāk. Sarkans būs nieres, niere, zils būs urīnvadi, zaļš tagad mums būs urīnpūslis. Dzeltens būs kloaka. Un jā, daram tā. Par zīdītājiem. Zīdītājiem ir 2 nieres, vēl urīnpūslis, urīnvadi un arī urīna izvadu kanāls, protams. Jā, tas ir zīdītājiem, 2 nieres. Tad ir arī putni. Kuriem ir 2 nieres, urīnvadi un kloaka. Mēs jau zinām, ka putniem ir kloaka. Tad ir rāpuļi, kur rāpuļiem ir 2 nieres, urīnvadi un ķirzakām un bruņurupučiem ir urīnpūslis arī. Tāpēc vienkārši to apakšā nolikšu, un pārējiem ir kloaka. Nu jā, nevis pārējiem, bet ir kloaka rāpuļiem. Bet bruņurupučiem un ķirzakām ir arī urīnpūslis. Tātad tagad mums ir abinieki. Abiniekiem mums ir nieres, urīnvadi
urīnpūslis un kloaka. Visi. Tad ir zivis. Zivis arī izvada amoniaku caur žaunām. Un tad ir arī garveidīgas nieres, urīnvadi, urīnpūslis, urīna izvada kanāls. Tas pats, kas zīdītājiem lielākoties. Un tagad mums ir bezmugurkaulnieki. Tātad šitajiem būs kukaiņiem būs malpīgie vadi. Vēžveidīgajiem ir zaļie dziedzari. Vieždze. Un tārpiem un gliemjiem ir kanāliņi un caurulītes. Un tagad mēs kukaiņiem ir malpīgie vadi un arī anāla atvere, kā arī gremošanas rakts, jo visu viņi dara tā kā vienā. Teiks, mums ir skudra. Viņai ir malpīgie vadi un arī gremošanas trakts. Un arī anāla atvere. Tā mums ir vēžveidīgie, kur uzzīmēsim mums te skaistu amāru. Tātad šitajiem tamuliem mums ir zaļie dziedzari galvā, kuri patiešām ir zaļi. Tad ir urīnpūslis un urīna izvada pora. Izvada poras, kuras un pa turien arī iznāk ārā visu izvadīšanu un tā. Pēc tam mums ir gliemji un tārpi. Un mums gliemjiem mums ir cauruļveida niere, kā jau mēs runājām, ir cauruļveida niere, un tajā ir mantijas dobums. Un mantijas dobumā, un gliemežiem ir viena niere, un gliemenēm ir divas nieres. Jā. Un mantijas dobumā izvada. Un tad mums ir arī tārpi. Kur tārpiem mums ir nefrīdija. Tagad sadalīsim posmkāju. Posmkāju un posmtāju. Redz, kā abi ir atšķirīgi pavisam. Tātad posmkājiem mums ir nefrīdiji. Uzzīmējam tādu. Un tajos ir izvadu poras, un tādas, kur izvadu. Un jā, tas ir posmkājiem. Vai nē, tas ir, nē, es esmu nepareizi uzrakstīju. Nevis posmkājiem,
kāji, bet plakantārpi un posmtārpi. Plakantārpi un posmtārpi. Un šitais, protams, bļāns ieliku posmtārpiem. Kur posmtārpi. Posmtārpiem ir šitāds. Un tad mums ir plakantārpiem. Mums ir sīki kanāliņi. Un šitajos sīkajos kanāliņos ir zvaigžņveida šūnas. Un šitajos zvaigžņveida šūnās viņš izskatās šitā. Un tajās ir izvadporas. Vienkārši. Un tad mums ir pēdējais no visiem. Mums ir vienšūņi. Šitos ielikšu šitā vienšūņi. Tātad vienšūņiem mums ir pulsējoša vakuola. Uzzīmējam tagad vienšūni, kam ir vakuola. Un šī vakuola pulsē iekšā ūdeni un pulsē ārā ūdeni. Un barības vielas un tā. Un liekās vielas no ārējās membrānas izved ārā no šitā. Jā. Un tagad par to, ko izvada. Tātad tas zīdītājiem būs urīns, putniem tā būs urīnskābe saturoša putraveidīga masa. Nu, tas baltais, ko putni izved. Tad ir rāpuļi, kas ir koncentrēts urīns ar urīnskābi. Tad mums ir abiniekiem. Abinieki izved urīnu, kas satura urīnvielu. Tad mums ir zivis, kas satura amoniaku un urīnu. Nevis satura amoniaku, bet izved amoniaku un urīnu. Tad mums ir šitie pārējie. Kukaiņi izveda urīnskābi, vēži izved urīnu, gliemji izveda šķidros vilmaņas produktus, gala produkts tārpi izveda atšķēdītu urīnu, un vienšūņi izveda visus savus vilmaņas produktus, gala produktus. Jā, šitā bija otrā daļa bioloģija. Es ceru, ka tu kaut ko iemācījies. Jā, paldies jums!